par to, kas izšķīra šīs spēles likteni? Lūzuma punkts bija tas, kur komanda spēs pirmā gūt vārdus, un tā šoreiz bija liela vārda. Un tur epizodē labi nospēlēja Kusiņš, kurš pats savā laukuma pusē pārķēra piespēli, uzvarēja divcīņu, aizgāja un uzmeta metienu. Nu, un kā tu, Jāni, domā par dišreiz spēli tieši vārtā gumā, vai tomēr nebija nedaudz, nekoncentrēšanās vai kā? Es pat teiktu, varbūt pašpārliecinātība šajā epizodē, kas bija, protams, liktenīga visiem spēles rezultātam, jo metiens bija patās un būtībā es uzskatu dišreiz kļūda, jo viņš bija pārāk pašpārliecināti, piegāja epizodē, būtams pārliecināts, ka notvers vai atsitīs šo bumbiņa roku, lai gan bija pietika laika, bija vismaz pussekunde laika pārvietoties ar augumu un brīvi atvairīt šo metienu. Tā kā daļai vainoja arī dišreiz šajā epizodē, kas bija patiesībā ļoti būtiski, kā vienai tā otrai komandai. Nu, vai nav tā, ka Lielvārda varbūt ir lauzus kaut kādu zināmu, neteiksim, ka lāstu, bet kaut kāda nelaimi, kas viņai bija jautājumā par to, ka Ķekava visu laiku spēja atspēlēties un novest šīs spēles līdz uzvarai? Jā, es domāju noteikti. Tagad psiholoģiskais pārsvars atkal, manuprāt, pāriet Lielvārdas pusē, jo viņi beidzot tieši arī vairāk tieši paši sevi ir spējuši pierādīt, ka arī viņi var atspēlēties. Un jā, tik ārā no grūtas situācijas šodienas spēlē. Bet, manas domas ir pajautāt, Jāni, vai tomēr neizšķir šeit šito lietu, kad Ķekava ir mazāk šie spēlētāji kā Lielvārdai, un Lielvārda tieši pēdējā periodā spēja kaut kādās varbūt divcīņās sāk kļūt labāk un pat Ķekavai pietrūkst spēka. Nē, nepiekritīšu, jo divcīņas tāpat arī pēdējā trešdaļā, es domāju, vairumā noslēdzās ar Ķekavas pārākumu. Vairāk varbūt novelšu tīri uz individuālo spēlētāju kādām rakstura īpašībām, jo, piemēram, var minēt arī Belāso Jāņa noraidījumu, kur viņam bija praktiski divas strīdīgas epizodes, kur pirmajā viņam šo 2 minūšu noraidījumu neiedeva, tad otrajā viņam iedeva. Un es domāju, ka nebija jau treneru uzstādījums pirms pēdējās trešdaļas bija spēlēt uz šī noteikuma pārkāpuma robežu, zinot, ka psiholoģija tomēr bija Ķekavas pusē pie līdzīga rezultāta. Nu, Nāri, ko tu domā? Es vēl gribētu teikt, ka šī patiesībā bija vislabākā spēle no 4 spēlēm Ķekavas izpildījumā, jo reāli šajā spēlē viņiem tiešām arī bija pārsvars, viņi arī bija vadībā. Viņi, protams, beigās zaudēja, bet tieši šī spēles izpildījuma ziņā, manuprāt, šī pat bija labākā Ķekavas spēle šajā sērijā. Jā. No skatītāja viedokļa, protams, kad interesantāks aizvien rezultāts 2-2, protams, nekā 3-1. Līdz ar to, principā, mēs arī šodien varētu beigt visu šo apskatu. Sporta centra tiešraidē ar jūs bija Togo sporta eksperti Āris, Māris, Jānis. Ja? Tiekamies!